Nu, čau visiem! Atpakaļ analogajā audio. Nu ko, atvaļinājums ir beidzies. Nu ko, normāls latviešu cilvēks atvaļinājuma laikā dara? Strādā. Pastrādāja kā papa Karla. Tagad bišķiņi var atpūsties atkal pie virpes, nu jau mēnesi. Nosacīt pie virpes, jā. Nu tā, kādu laiku bija pazudis loģiski. Baterijas jāuzlādē pēc atvaļinājuma. Nu ko, parādīšu kaut ko atkal, kas ir jauns iegādāts. Nu, Dīnas Vašingtons albums, Dīna Discovered, 1967. gada ieraksts, Amerika, Ampex. Nu, tā kā tāds izskatās gals. Un tāda izskatās reversā pusīte. Ieraksts ir uz 9. ātrumu. Jā, pat spola ir, var teikt, pilnīgi perfektā stāvoklī. Nu, var redzēt, spīd. Nav ne noskrāpēt nekas. Es jau pieliku ievadlentu, esam jau paklausījies viņu. Nu, jā, džaziņš, bet nu laikam uz vecumu kļūst sentimentāls un vajag mazliet arī kaut kādu tādu mūziku. Tā kā tas ir viens. Otrs bija piedāvājums un arī neatteicos, iegādājos master lentes. Te vēl ir uz bāzes lentēm rakstīts, kas ir West Germany, made in West Germany. Jā, es baigi droši vien, ka neiedziļināšos, kur tas ir rakstīts un kas tur ir iekšā, bet te ir 3/8 ātrums, master lente, puse A, puse B. Nu, protams, viss ir uz pankūkam ar visiem rakordiem pa vidu. Tādus uz bāzspeniem. Un tad arī pievienotās pie tām, kā darba versijas arī uz pankūkām ir lentes arī ar akordiem pa vidu. Nu, tā kā iespējams uz Ziemassvētkiem tikšu pie studijas magnetofona, tad šito visu metīšu virsū un mēģināšu saprast, kas tur ir iekšā. Tā kā tās ir master lentes, šitās ir darba versijas saistībā ar to. Un pie visa šitā te vēl klāt man nāca šitāda Quantegi made in USA. Nu, jā, tikai nav magnetofona. Jo šitā ir, nu es jums parādīšu, šitā ir puscola lente. Ja tās ir 1/4 colas lentes, tad šitā ir puscola jau. Nu, tāda platuma viņa ir. Nu, tā var saprast, ka šeit arī ir kaut kas tāds kā studijas variants. Arī pēc tā, kas tur ir iekšā, man tas neko neizsaka. Katrā ziņā tā nav populāra izcelsmes mūzika. Uzliksim, klausīsimies. Jo šeit ir kaut kas saistībā ar orķestri. Un nekad nevar zināt, varbūt, ka tas ir ok. Un tad vēl bija iespēja un nelaidu garam iegādāties serdenīšu priekš studijas magnetofonu AEG. Šitie arī droši vien, kad ir vēl West Germanijā ražot Ludwigshafen pie Reinas. Nu, tā kā tādi. Nu, tā kaut kā. Šis tāds atkal tāds fiksais apskatiņš.
Nu, tā kā, kam patīk džēza mūzika, iesaku šo meiteni paklausīties no 1967. gada. Kaut gan tās dziesmas jau ir no 61. Bet nu šitas konkrēti pēc diskoga datiem, pēc kodiņa ir 67. gadā rakstīts. Nu, man patīk, ir ok. Nu, tā kā tā. Tā kā ja atkal būs kaut kas, ko parādīt, tad es parādīšu. Ja nē, kādu laiciņu atkal būs miers, jo, nu, ir savu plāniņu. Tā kā paldies, ka skatījāties. Rakstiet komentārus. Un tad jau atkal uz tikšanos. Čau visiem. Atā.